priecīgs Kristus svētks. Šajā dienā man ienākot baznīcā, arī nāca divas kundzītes pretīm no mūsu vietas, un viņi saka, Jēzus ir augšām cēlies. Un gribās arī jums šodien teikt, ka Kristus ir dzīves. Un viņš teica, es dzīvoju, un arī jums būs dzīvot. Un paties prieks katru dienu redzēt ciemiņu, katru vietējo, lai arī varbūt tās mēs viens otru visi nepazīstam, bet es ticu, ka viena lieta mums visiem šovakar būs kopīga. Mēs sēdēsim šajā namā, klausīsimies skaistas dziesmas, un arī es jums novēlu gan priecāties, gan arī sadzirdēt to vēsti, ka šodien tiek sludināta. Un tā vēsts ir, ko eņģelis reiz sacīja, nebīsties. Es jums pasludinu lielu prieku, jo jums šodien pestītājs dzims, un tas ir Kristus, tas kungs. Lai Dievs svētī, mēs varētu piecelties šajā brīdī un iesāksim ar lūkšanu. Pēc brīža būs kāds ļoti sarežģīts uzdevums visiem no jums. Debes Tēvs, no sirds pateicamies par šo svētku dienu, ka šodien varam pulcēties šajā vietā, ka šī nāmdums var būt atvērts, bet vislielākais prieks ir, ko eņģeļi reiz vēstīja, ka glābējs nācis pasaulē, un tas ir Kristus, tas kungs. Es lūdzu, kungs, atver mums visiem saprašanu, ka mēs varam ieraudzīt, kas ir Kristus, kāds viņš ir, to piedzīvot arī savā dzīvē, un ieraudzīt, ka tas, ko Jēzus ir nācis izdarīt šeit virs zemes, tas nav kaut kur tāls un neredzams, bet tas ir domāts arī šodien katram no mums. Nāc mums vidū, svēt šo dievkalpojumu, apņem mums tu, kungs, ar savu tuvumu un palīdz, lai svētki, ko mēs šodien svinam, lai tie var arī kādreiz mums dzīvē, katram vienām atbalsoties ar to, ka raugoties uz Kristu mēs zinām, ka tā nav teika vai pasaka, bet tas ir dzīvais Dieva dēls, kas nācis meklēt un glābt katru no mums. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un šajā brīdī ļoti grūts uzdevums. Jums būs jāpagriežas pa labi, pa kreisi, uz priekšu, uz apakaļ. Un ir jāsasveicinās ar cilvēkiem. Ja jums ir drosmi, jūs arī varat paiet mazliet tālāk, pasties rokas, nepazīstas, un arī balkonos. Viens otram pamāt. Nepaliec viens, saspied kā. Jā, tagad atšķirā.
Ieklausīsimies Lukas evaņģēlija lasījumā no 1. nodaļas. Tur ir rakstīts Jēzus piedzimšanas stāsts, sākot ar 26. pāntu. Eņģelis Gabrielu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nācereti pie jaunās, kas bija sadarināta vīram, kā vārds Jāzeps no Dāvida cilts, un jaunas vārds bija Marija. Un eņģelis pie viņas ienācis sacīja: Esi sveicināta, tu apžēlotām, tas kungs ar tevi. Bet viņa iztrūkās par viņu valodu un domāja pie sevis: kas tas par sveicienu? Un eņģelis sacīja: Nebīsties, Marija, jo tu žēlistību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels un viņu sauks par visaugstākā dēlu. Un Dievs, tas kungs, tam dos viņa dēla Dāvida troni. Un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija sacīja eņģelim: kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos? Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: Svētais gars nāks pār tevi, un visaugstākās spēks tevi apēnos, tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Zini, Elizabete, tava radiniece, savā vecumā arī ir grūta ar dēlu, un iet tagad 6. mēnesī, tā, ko dēvē neauglība, jo Dievam nekas nav neiespējams. Bet Marija sacīja: redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Un eņģelis no viņas aizgāja. Šajā brīdī, kad esam klausījušies Jēzus piedzimšanas stāstu, ja šo vēsti, kā eņģelis nāca pie Marijas un pavēstīja šo prieku vēstu, mums ir brīdis, kad mēs atkal varam Dievu lūgt, un šī brīdī, ja kādi no jums vēlās skaļi lūgt Dievu, jūs to esat aicināti darīt. Lūksimies. Devis Tēvs, no sirds pateicība mūsu sirdīs par šo dienu, par dienu, kad atceramies, ka Tu, Tēvs, mūs mīlēdams sūtīja savu dēlu uz šo grēku pasauli, lai viņš atnestu taisnību, lai atnestu gaismu, lai atnestu pestīšanu katrai dvēselē, kas cer, kas tic, kas nāk pie Tavu dēlu Jēzus. Paldies par šo dienu, ka varam būt Tavā namā, ka Tavs vārds mums atgādina tos laikus, kad Tu sūtīji eņģeli pie Marijas un paziņoja šo vēsti, kad nāks pasaulē glābējs. Un paldies, kungs, ka mēs varam iet to ceļu, ko Jēzus ir mums parādījis, patiesības, dzīvības ceļu, un dod mums gudras sirdis, dod mums atvērtas sirdis, uzņemt savās sirdīs, un pateicamies, kungs, par katru dienu, ko Tu mums dodi šajā dzīvē, par katru Tavu vārdu, kas ir Tava dzīvība mums, un piepild mūs ar mieru, kas ir vajadzīgs sevišķi šajos laikos, ka tik daudz nemieri pasaulē, kungs. Atnes prieku un mieru ikviena sirdī arī šajā vakarā. Un lūdzam, svētī vārdu, ko dzirdēsim. Svētī katru dziesmu, skaņu, muziku, lai tā nes papildus prieku mūsu sirdīs, atceroties šo dienu, kad dāvanu saņēmām no Tēva Jēzu Kristu. Āmen. Halleluja, slavu, kungs, par Tavu brīnišķīgo dāvanu, ko Tu devis esi mūsu dēļ, manas dēļ. Mēs, kas pasaulē bijām nederīgi un atmesti, pievilti, mūsu dēļ sūtīs savu Tēvu. Lai no nekā mēs par kaut ko kļūtu. Un tas nav mūsu nopelns, tas ir Tavs nopelns. Paldies, paldies, ka Tev nebija žēl savu dēlu. Un viņš bija tas cienīgākais, lai nāktu. Un ne tikai, lai dzimtu, bet tad, lai tik
ir tik piesvists krustā un augšup celtos, lai atnes mums šo brīvību, šo atvērto ceļu uz debesī, kas bija aizslēgts no seniem laikiem, no pirmsākumiem. Paldies, ka nu ir debesis vaļā, mūsu ceļš ir brīvs uz debesīm. Un mēs šajā vakarā varam slavēt Tevi un pateikties un pielūgt. Ne jau kā maziņi bērniņi, bet kā ķēniņu kungu, kas nāks reiz atkal, Tēvs. Nāks pēc saviem mīļiem, pēc savas draudzes. Mēs ar ilgošanos gaidām Tevi. Ar šajā vakarā esi mūsu vidū, Tēvs. Runā Tu caur mums, mūsu sirdīs, lai tie, kas mēs esam šeit atnākuši mums. Mēs neizejam tādā ārā, kādā esam atnākuši. Mēs izejam izmainīti, Jēzu, Tavā līdzībā, Tavā mīlestībā, kungs. Dodi mums šo jauno uguni, Tēvs, no debesīm, kas nekad nedziest, kas mūs pārveido un dara par jauniem radījumiem Tevī, Tēvs. Un mēs Tev gribam pagodināt un slavēt vienmēr ar šeit un ar debesīs. Tev eņģeļi slavē un dzied gods Dievam augstībā. Arī to mēs gribam darīt. Slavēts Tavs vārds. Amen. Amen. Debes Tēvs, mēs lūdzam svētī šo laiku mums kopā šeit esot. Es lūdzu vieno mūsu ar šo skatu uz Jēzu Kristu un uz to vislielāko dāvanu, ko Tu esi devis cilvēkiem šeit uz zemes. Un es lūdzu atdari mums saprašanu, ka mēs saprastu rakstus un tas, kas tur rakstos rakstīts, ka tas savienotos arī katrā mūsu ar ticību. Ticību Jēzum Kristum, ka Viņš ir nācis meklēt un glābt katru no mums. Lai slavēts Tavs vārds un to labo darbu, ko Tu esi iesācis, to turpin darīt mūsu dzīvē. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Šajā brīdī jūs varat apsēsties. Es aicinu priekšā vienos un mazos mūzikas. Ieklausīsimies dziesmas svētās.
Skaisti. Šis bija tāds īpašs, varētu teikt, notikums, kas sen nebija redzēts un dzirdēts šajā vietā, šajā draudzē. Mēs gribu teikt jau paldies katram mazam un lielam mūzikiem. Un arī īpaši paldies Danielam, ka viņš uzdrošinājās kaut ko tādu saorganizēt. Tad es ceru, ka tas ir tikai sākums tām labajām, kas var vēl turpināt. Šī brīdī turpināšu lasīt no Lukas evaņģēlija, un jūs varat palikt sēdus. No 2. nodaļas Jēzus piedzimšanas stāstu turpinājumu. Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirenis valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja ierakstīties, katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu vārdā Betlēmi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un Dāvida cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu sadarināto, kas bija grūta. Un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina augtiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Un gani bija ap to pašu vietu laukā. Tie, nomodā būdami, sargāja naktī savus lokus. Un tā kunga eņģelis pie tiem iestājās, un tā kunga spožums viņus apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja: nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsiet bērnu, autos ietītu un silē gulošu. Bet iebeši tur pie eņģeļa bija debeskoka draudze, tie slavēja Dievu un sacīja: gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Un kad no eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā: ejam, tad uz Betlēmi raudzīt, kas notiks, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērni silē guloši. Bet to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Šis ir vakars, kad mēs varam pasapņot par sniegpārslām aiz loga, pasapņot par dāvanām, par tiem brīnišķiem laikiem, tur bērnībā. Tas ir, es par sevi runāju. Daudz bērnu, viņiem nav jāsapņo, viņiem ir bērnība. Bet par lielāko dāvanu mums vairs nav jāsapņo, mīļie. To mēs esam saņēmuši. Tas ir Jēzus Kristus, ko Dievs sūtīja tevis manis dēļ, lai mēs būtu vienoti uz mūžiem, lai mēs nebūtu šķirti grēka dēļ, ļaunuma dēļ. Un Tēvs sirds bija tik mīloši, ka viņš savu dārgāko atrāva no savas sirds, lai dotu mums, mūsu dēļ. Tas nav izprotams ar cilvēcīgo saprātu, kāpēc viņš tā darīja. Bet tas bija vienīgais, kā to viņš varēja piepildīt. Jo viņš ir uzticams un taisnīgs. Viņš ir teicis, ka grēka alga ir nāve. Cilvēks mirdams arī to nevarēja piepildīt. Vienīgi svēts, tīrs, nevainīgs Dieva dēls. To varēja piepildīt. Un šajā vakarā mēs esam nākuši dziedāt par pestītāju, par glābēju, par brīnišķiem eņģeļiem,
arī par sniegu nedaudz. Tas viss varbūt tiks dots pēc kādu laicību. Šodien, kad es braucu no Rīgas bišķi virsnieku klāstu, tad šeit nav vēl neviena, ja nevar atnākt. Pa visu, lai viņi svētību šokar līst uz mums un piepild mums sirds ar mīlestību, paties mīlestību. prieks jūs visus redzēt šeit un sastapt pēc tik ilga laika perioda. Gan jau, ka daļa zina, bet daļa arī nezina, kad mana bērnība liela daļa arī tika pavadīta šeit, tieši Ziemassvētkos visvairāk. Un ja audzes draudz ir tā kā numur 1 bērnības draudz, tad šī ir numura 2 bērnības draudze. Jā, bet es gribu nedaudz arī par to dziesmu nākamo. Vai tu zināji? Šis jautājums tiks uzdots par Jēzus bērniņu. Kad es īstenībā vakar ļoti daudz par to domāju, kā tas bija Marijai tajā laikā saņemt šo lielo uzdevumu. Un interesanti, ka es sastapos ar vienu tādu rakstīnu nelielu, kas man nedaudz arī mainīja to domāšanu, citu skatu punktu uz Jēzu un uz vispār dzimšanu. Interesanti tas, ka tā
visdrīzāk viņa nebija no koka. Visdrīzāk viņa bija no akmens izskauta. Un tas interesants sasaistīts ir, kāpēc tieši gani bija tie, kas pirmie uzzināja. Bija lieta tāda, ka tur tieši bija izplatīta tieši šo nevainīgo jēru sagatavošana. Un tur lieta tika darīta tāda, ka tas jēniņš nevainīgais piedzima, viņu satina auklis un lika tajā akmens silē, lai viņš nesavainotos. Un tādā veidā viņš tika sagatavots pilnībā bezvainīgs, bez jebkādiem skrāpējumiem, bez savainojumiem priekš upurēšanas. Jūs saprotat, ka tajā mirklī, ka tiem ganiem tas tika pasludināts, ka jūs redzēsiet to bērniņu autosietītu un tajā apmets silē gulošu. Viņam šis viss saslēdzās kopā, ka šis bērns ir upuris par mums. Jā, tas, ko mēs vispārāk esam gaidījuši, to, ko visa pasaule gaidījusi. Un tas viņam bija tā kā absolūts apliecinājums. Jā, šis ir tas bērns. Un viņi bija tāpēc pirmie, kas to uzzināja. Nu, lūk, tad te būs vēl jautājumi. Šis bērns, kas kur saimiem
vajadzīga. Un vismaz piedziedājumi. Es ļoti gribētu, ka mēs varam kopā padziedāt glābēs dzīves mums. Tā iesāksies tas piedziedājums. Slāna, debes pulki dziesmu dzied.
veselē, lai brīva to, varbūt tavās dzīves stundās, būs vēl sāpes jāsasto. Pasteidzies, kā nenovēlo, lai tā garām neaiziet. Neklemē, kad zvani zvana, debes pulki dziesmu dzied. Šovakar pats zvaigznes smaida, eņģeļi kā Dievu teiks, un piesākam augstām sirdīm, priekā mēs izziņojam sveik. Atver sirdī, atver durvis, sienas svēto vakarā, lai pie tevis mīlestība. Lai pie tevis mīlestība šovakar tiek jābūt. Šovakar pats zvaigznes smaida, eņģeļi kā Dievu teiks, un piesākjam augstām sirdīm, priekā mēs izziņojam sveik. Paldies! Jēzus nāca pasaulē, varētu teikt, tādā sabiedrības un tādā laika ļoti tumšā brīdī. Un par Jēzus piedzimšanu ir teikts, ka tauta, kas staigāja tumsībā, viņi ieraudzīs gūšu gaismu. Tad, kad es lasu šos Jēzus piedzimšanas stāstu, tad man ļoti uzrunā tas, ko eņģeļi vēsta. Viņš saka,